Lūkas evaņģēlija 18. nodaļa. Un to jūs atradīsiet 86. lapas pusē. 86. lapas pusē. Tā līdzība, ko es saucu par līdzību, ir atrodama 25. pantā, 18. nodaļā. Es teicu, tikai viens pants ir. Jūs atceries, līdzības jau ir tā kā žēlsirdīgais samārietis vai pazudušais dēls vai 5 gudrās, 10 netik gudrs, 5 gudrs, 5 netik gudrs, vai lielais mielas, vai kaut kas tāds. Bet šeit arī šī ir līdzība. 25. pants. Vieglāk ir kamielim ieiet caur adatas aci, nekā bagātam ieiet Dieva valstībā. Tas izklausās tāds izteiciens, tāds salīdzinājums. Vieglāk ir kamielim ieiet caur adatas acis, nekā bagātam ieiet Dieva valstībā. Bet tā patiesībā ir to jaunā derībā un arī vecā derībā saukt par parabolē, par līdzību. Vieglāk ir kamielim ieiet caur adatas acis, nekā bagātam ieiet Dieva valstībā. Lai mēs neuztraucamies par to, ko nozīmē adatas acis. Adatas acis ir adatas acis un kamielis ir kamielis. Jo daudz ir mēģinājuši izdomāt, ka varbūt šeit nav runa par kamieli, te ir runa par kaut kādu, jo grieķu valodā viens vārds, kas ir ļoti līdzīgs kamielim, ir vārds, kas nozīmē virve. Ka Jēzus ir teicis, ir vieglāk izvilkt virvi, papīrs nav. Liela formā. Un ka tas nav tāds ārprāts, kāpēc kamielim būtu jāiet caur adatas acis. Un tad ir vēl, mēs, kas esam bijuši Izrēlā, jūs zināt, ka tur Betlēmē ir tā lielā Betlēmes baznīca, un tad tur ir tādi maz vārtiņi, un šiem vārtiņiem, šo vārtiņu sauc par adatas acis. Un lūk, tad jau nav tik traki, ja varbūt kamielis kaut kā zem tās adatas acis, tiem maziem vārtiņiem, kaut kā varbūt tiek cauri, bet grūti jau ir vai kā. Nē, tas nav tā. Šeit ir tāpat, kā ir pasakās, kā ir visur citur, kur vai runātāja retorikā lieto kaut kādu tādu milzīgu pārspīlējumu, lai pateikt tieši to, ko viņš grib pateikt. Vieglāk kamielim ieiet caur adatas acis, nekā bagātam ieiet Dieva valstībā. Un tas ir tieši tā. Varēja teikt zilonim. Un starp citu vienā ebreju tekstā ir, ne jaunās derības tekstā, bet vienā ebreju rabīna tekstā ir tieši tāda paruna, kur kāds ir teicis, vieglāk zilonim iziet cauri, es neatceros kaut kur, nekā kādam citam kaut ko iemācīties vai kā. Tā kā šis ir parastais runas veids, ka kaut ko dramatiski, neiespējam, pilnīgi neiespējam, grib aprakstīt ļoti uzkrītošā, tādā spilgtā veidā. Kamielis caur adatas acis, un mēs visu to varam atcerēties, un es domāju, šī nav pirmā reize, ka mēs to esam dzirdējuši, un es domāju, mēs visi jau zinām šo izteicienu, tā kā tas ir
iedarbojies tieši tā, kā tam jādarbojās. Mēs varam šo lielo dramatisko pārspīlējumu viegli atcerēties. Vieglāk kamielim iziet caur radats acis nekā bagātam ieiet debes valstībā. Nu labi, bet tā ir tā līdzība. Un kā jūs redzat, tur ir tikai viens pants šai līdzībai. Bet to tomēr sauc par līdzību. Un tātad tas pirmais, ko es gribēju teikt, ir, ka jūs tā domājat par līdzībām, jums viņas vajag saredzēt daudzās citās vietās, kur mēs varbūt tā nemaz nesakam, tā ir līdzība. Bet jaunās darības sakarā arī šādi maz izteicieni tiek nosaukt par līdzībām. Lai gan, kā es teicu, mēs esam pieraduši pie tām līdzībām, kas mums ir vairāk kā tāda maza stāstiņa, nekā šādi gudrības vārdi, kas ir tikai viens teikums. Bet šī līdzība ir ievietota kontekstā. Un tas ir, par ko es gribēju šokar runāt, parādīt, ka līdzībām ir arī sava, un arī jaunās darības tekstam ir savu uzbūvu. Tas nav tikai tā, kaut kas notiek. Bet paskatīsimies, kā tā uzbūve ir veidota. Mēs sākam lasīt pie 18. panta. 18. panta lasīsim līdz 30. pantam. Un tas ir viss tas saturs šovakar. Kāds priekšnieks, tas ir dišciltīgais, mēs teikt varbūt labāk latviešu valodā. Kāds dišciltīgais Jēzum jautāja: Labo mācītāji, kas man jādara, lai es iemantotu mūžīgu dzīvību? Bet Jēzus tam sacīja: ko tu man sauci par labu? Neviens nav labs, izņemot vienīgi Dievu. Baušļus tu zini, tev nebūs laulība pārkāpt, tev nebūs nokaut, tev nebūs zakt, tev nebūs nepatiesa liecība dot, godā savu tēvu un māti. Tas atbildēja: to visu es esmu turējis no mazotnes. Kad Jēzus to dzirdēja, viņš teica: vienas lietas tev vēl trūkst, pārdod visu, kas tev pieder, un izdali to starp nabagiem, tad tev būs manta debesīs, un tad nāc man līdz. Bet viņš to dzirdēdams ļoti noskuma, jo viņš bija ļoti bagāts. Bet, kad Jēzus to redzēja, viņš sacīja, cik grūti tiem, kam daudz mantas, iekļūt Dieva valstībā. Jo vieglāk ir kamielim ieiet caur radats aci, nekā bagātam ieiet Dieva valstībā. Tad tie, kas to dzirdēja, sacīja: kas tad var tikt izglābts? Bet Jēzus atbildēja: kas cilvēkam nav iespējams, tas iespējams Dievam. Tad Pēters sacīja: redzi, mēs esam atstājuši visu un esam tev gājuši līdzi. Bet viņš teica: tiešām es jums saku, nav neviena, kas Dieva valstības dēļ būtu atstājis māju, sievu, brāļus, vecākus vai bērnus, kas to daudzkārtīgi nedabūtu jau šinī laikā, bet nākamā laikā mūžīgo dzīvību. Nu tā, šis ir tas mazais bloks, kas satur šo mazo stāstiņu. Un es jau jums pašā sākumā teikšu, ka šeit ir tāda struktūra, kurā ir malas un vidus. Malas un vidus. Un jūs varat paši pārliecināties par to. Nu, es jums sev palīdzēšu, ka es teikšu, tas vidus ir cik grūtiem, vieglāk kamielim ieiet caur radats acis, nekā kamielim iziet
kamielim ieiet vieglāk caur radāt sas, nekā bagātām ieiet Dievu valstībā. Tas ir tas centrs. Bet paskatieties uz tām malām. Un kā jūs varat identificēt, ka ir malas, ka ir šim blokam tāds, es skatos, kā Jevgeņijs šeit ņem brilles, ka šim blokam ir tāda ietvar, kā brillēm. Un paskaties, es jau jums esmu to identificējis, ja jums būtu pašiem jāmeklē, jums būtu tas pašiem jāmeklē. Es esmu jau to pateicis. Mēs sāksim 18. pantā un beigsim ar 30. pantu. Vai jūs varat tā saprast, ko es domāju, ka es saku, šeit ir ietvari. Šeit ir kaut kas, kas tā kā tādas divas pēdiņas vai ko? Nē, ievads, bet kas saka, šeit ir malas un šeit ir vidus. No vidus jums esmu devis, bet kāpēc es saku, mēs sāksim ar 18. pantu un beigsim ar 30. pantu. Tur mūža gadzīvība. Mūža gadzīvība. 10 punkti tev. Ņem. Paldies. Ļoti pareizi. Paskaties, šie ietvari ir iekavas, ir viens un tas pats priekšmets. Mūžīgā dzīvība. Paskaties. Labo mācītāji, kas man jādara, lai es iemantotu mūžīgo dzīvību? Un paskaties 30. pantā, kas to daudzkārt jau šinī laikā, bet nākamā laikā mūžīgo dzīvību. Un ļoti daudz Bībeles teksti tieši tā formēti. Viņam ir sākums un beigas, kas atkārtojās. Kā iekavs, kā ietvar, ar centru. Nu, un tagad, ja mēs to esam tā atšifrējuši, tad mēs varam iet skatīties, vai te ir vēl kaut kāda strukturētība. Un es jums to strukturētību, jūs to nevarat, jo es arī nevaru, tas ir tā, jāiepazīst, bet es to jums parādīšu. Bet pirms es to daru, es gribētu te daži kuriozus vēl, kas mums jāapsver. 19. pantā šīs dižais saka, labo mācītāji, kas man jādara, lai es iemantotu mūžīgo dzīvību? Un Jēzus saka, ko tu man sauc par labu? Neviens nav labs, izņemot vienīgi Dievs. Nu tagad, kā jūs saprotiet šo teikumu? Ko jūs domājat, Jēzus saka? Es jums pateikšu, jūs atbildes ir tikpat labs kā manas atbildes, tā kā te nevajag kautrēties. Kas tas ir? Kas tas ir par sarunas veidu? Es domāju, ka tur tieši tā arī ir, kad neviens jau nav labs izņemot Dievs. Katram mums ir kaut kādas savas lietas. Ja? Es domāju, ka tas katrā ziņā ir ļoti precīzi, ka tas ir Jēzus tāds lakonisks tiešums. Lakonisks tiešums. Bet kāpēc viņam uz ko acetons. Kur jūs aizgājāt? Kur jūs varat dabūt acetonu? Paldies. Paņem vien lupatiņu, viņš ir noņems nostāv. Kāpēc Jēzus atbild tādā šajā, kā Gins saka, tādā tiešumā, tādā lakoniskā tiešumā? Jums tā dramatiski jāiedomājās.
tas ir tā, kā cilvēki dažreiz nāk pie manis, viņi saka, mācītāja kungs. Un, kad es dzirdu, ka kāds saka, mācītāja kungs, es nezinu, ko teikt. Ja es teikšu, piedod, es neesmu nekāds kungs, ja mācītāji nav kungi, ja mums nevajag man kungot, nu tas būtu drusku līdzīgs, kā šeit ir. Darbojās? Jā. Paldies. Forši. Jūs tīri tāfeli tūlīt. Jo patiesībā es nezinu, kas aiz tā kunga slēpjās. Nu, es jau pieņemu, tas tā nevainīgi, vai tas tā domāts pieklājīgi, vai mēs esam tā pieraduši. Bet dažreiz es kādam saku, nu, bet neesmu kungs, jūras vai kaut kas tāds. Bet austrumu sabiedrībā tas ir vēl kāpinātāk nekā pie mums. Mums jau ir tā diezgan tas izpildes. Piemēram, mums ir to jūs, vai krievu valodā arī jūs? Ir, Jā. Un lieto visu laiku. Jā, tīvi. Tīvi, ja? Tītu un vīri jūs. Jā. Un lieto visu laiku. Bet Jā, tā bet ir nav tas ir jūs. Tāpat kā latviešu valodā. Bet kunga nav. Ko? Kunga nav. Папа, nav господин. Ну, не принято. Почему не принято? Bet pagaid, krievu valodā Царской России было принято. ir tā, jā. А сейчас в царское время не было. И А сейчас нету, господин, runā gan? ну, торжественно, kad svinīga sēde vai tur, jā, dāmas un kungas runātāja. Ну, это так, только официально. Nu jā, skaidrs. Bet otrs veids, es domāju, ir, ka grib tā formāli, tad nosauc ne tikai tā cilvēku vārdu, bet arī visu viņu tēva vārdu un tā, ne? Nē, krievi cirtur. Očestu. Krievim arī, bet Latvija, kas ilgi dzīvoja Latvijā, Jā. to jau atmet. Ko atmet? Kā teva vārds. Nelietovais. Tiešām? Bet padomu laikā jau pat latvieši. Jānoviņš un viss. Jā, tas padomu laikā. Juris Juradēls? Juris Juradovičs. Ne, Jurovičs. Jurovičs. Tu biji, ja tevi uzrunāt Juris Jurovičs. Man, piemēram, bija man uzrunāja biežiem, es par to biju pilnīgi pārsteigties, ka mēs uzrunājam Mangu Ludolfo, un es teicu, es neesmu nekā Ludolfo, un es esmu Rauska, es esmu Ludolfo meita varbūt, es biju ļoti dusmīgas. Un tad, kad es pirmo reizi kaut kādā pamatskolā 7. 8. klasē lasīju Karu un mieru, un tu laukos, es tajā brīdī es nekādu nevarēju saprast. Kāpēc šitie viņš ir Andrejs Bagorgs, bet te dažs laps uz priekšu, viņš, teiksim, ir Andrejs Nikāja, viņam bija tēvāts Balkonským. Un es nevarēju saprast, kāpēc viņš pēkšņi mainīs uzvārdu. No Balkons pa Andreja Andrejeviču, piemēram. Jā. Mana vedekle līdz šai laika sauc man par Nina Aleksandrovna. Aha, Nina Aleksandrovna. Ļoti skaisti. Nē, ir skaisti man. Jā. Visi, tāpēc, ka man stets bija Aleksandra draugs. Juris Jurovičs, jā. Tu būs Juris Jurovičs, jā, Tas bija Aleksandra. Bet citi un bērni, un mazi bērni, visi sauc Nina. Ak tā, jā? Jā, Nina, nav svarīgi, cik man gadu. Nav Latvija pieņems. Man liekas, ka citām tautām tas vienai nav tēvārdā, kas tā sauc. Nē. Jā. Labāk bija man. Kā lūdzu? Labāk bija man. Ka ienāk. Nē, viņš nebasīja šitā. Jā, Tā ir. Gonieku. tam nav nekāda darīšana ar to, ko mēs runājam, bet tajā braucienā tur bija, protams, četras guļvietas augšā, apakšā. Un es biju ar savu sievu, mums bija katram savu gulta, un tad tur bija tāds vecāks vēl viens kungs, un mēs visi tur tā ļoti
piesardzīgi vakarā neko neizģērbamies, bet pārvilkt pāri deķi un gājām gulēt ceļā uz Latviju. Bet es atceros šīs jaunais karējers, viņš kaut kā 18, 19 gadi. Izģērbās dramatiski līdz apakšbiksēm, kas bija tādas spīdošas, sarkanas, tādas. Ko? Jā. Satīna. Jā, satīna kaut kāda, un staigāja kā pāvis pa visu. Bet paklausies, tu zini, par ko es brīnos? Kā tev vienā kupējā ārzemnieki salīja kopā ar vietēju? Tas ir kaut kas nepieredzēts, tas bija vispār neiespējams. Jo man, piemēram, bija tā situācija. Man nebija citas vietas. Jo, piemēram, man bija tā situācija, ka es padomu laikā braucu uz Maskavu, tad pašā centrā bija tāda viesnīca intūrists, kur dzīvoja tikai intūristi. Padomu turisti, bet tā sakritības dēļ tur pa administratoru, vienkārši pa administratoru strādāja un pazīstam no ādažiem. Un tad, kad es braucu uz Maskavu, viņi man iekārt, viņi man teica, tikai divvietīgie brīvi, es tev, nevienam, padomu teniem jau lika arī klāt, ja bija tur 5-vietīgs numurs, tu varēja salikt vairāk ģimenes. Un tur pēc tā es saku, ka viņiem bija riesni, nedrīkstēja likt nevienā mājā. Tāpēc es brīnos, kā jūs vienā kupējā varējāt. Jā, bet viņiem nebija vietas, man liekas, viss bija. Tas ir apbrīnojami. Mums kaut kā. Vai tas bija spēks? Tad tam nabaga zaudātiņām iespējams, pēc tam liels nepatikšana bija. Ļoti iespējams, ka viņi izsauc uz drošības komiteju. Bet viņš tā ļoti laimīgs. Viņš tā ļoti labi. Bet austrumos viss šī pieklājības lieta ir vairot ar 10. Un es pieņemu, ka šis jautātājs saka, labo mācītāju. Viņš sagaida, kas būtu pavisam normāli, un arī pat mūsu latviešu sabiedrībā, ka, ja es teiktu, cienījamais, dišciltīgais vadītāji, un atbildēt ar šo revanšu. Viņš viņu uzrunā šajā pagodinošā veidā, labais mācītāji, un tas paredzējums ir, kā Jēzum būtu jāatbild uz man tāpat cienījamais, dišciltīgais. Ļaujiet man jums paskaidrot. Tad jūs redzat, Jēzum nav šīs pieklājības frāzes. Kā tu teici, Gint, viņam ir tāds tiešums. Un man tas ir tā ļoti uzkrītoši. Man vienmēr, es esmu saticis cilvēks, kas uz mani atstājuši ļoti lielu iespēju tieši tā iemesla dēļ, ka mēs bieži vien rindām nepatiesību un tādu izlikšanos un teātru ievadām mūsu attiecībās ar šīm diezgan virspusējām pieklājības frāzēm. Un šajā vietā es jums vienkārši gribētu tā, vai jums vajadzīga kāda palīdzība, visi kārtībā, ja? Ir kā, mums tā vajadzētu drusku sev kontrolēt, vai ir piedienīgi šīs frāzes izmantot, jo bieži vien viņas ir vispirms minimums, liekulīgs, bet bieži vien viņas ir domāts drusk arī, lai mēs drusk pamalot un drusk pielīst un paglaimot. Mana iemīļotā konfesija, no visām konfesijām, tie nav luterāņi, tie nav anglikāņi, tie nav Romas katoļi, ir kvēkeri. Ja viņi saucās angļu valodā friends, un latviešu valodā viņi saucās kvēkeri. Excuse me, do they have any Quakers in there? Yes. They have? Yes. In Riga? In Riga and in Latvia. Quite a number. Un kvēkeri. Un kvēkeriem bija savas kristīgās pārliecības. Ļoti vienkārši runas veids.
Un ko tas nozīmē vienkārši runas veids? Viņi izvairījās no visām pieklājības frāzēm. Un runāja tieši kā tu saki, ļoti tieši. Draudzīgi bez gala, bet ļoti tieši. Un viņi bija tie, kas visu sabiedrību šokēja, ka viņi, piemēram, nelietoja tās jūs formas, kas bija agrāk ļoti stingri, bet viņi lietoja to angļu valodā, kur kvēkari izcēlās, tas bija sākums, viņi lietoja to visintīmāko formu, tu. Un viņi vispirms savā starpā teica tu. Un tāpēc arī viņiem ir šis apzīmējums ne tikai kvēkari, bet viņi saucās friends, tas ir draugi. Viņi arī dažreiz viens otru tā teica draugs. Bet viņi lieto šo tu, kur visi pārējie lieto jūs, tā kā mūsu latviešu kontekstā. Es, piemēram, saviem studentiem mēģinu uzspiest, lai viņi man nejūso, jo citādi mēs nevaram sastrādāties. Ja es esmu tur pasniedzējis, un jūs. Bet tas ir ļoti grūti, un kvēkariem ir šis, viņi runāja to tu, un tāpēc, ja jūs lasat kvēkara rakstus, jūs redzēsiet, ka viņi lieto šo seno angļu vienkāršo veidu thou. Un tas bija toreiz ļoti patiesībā tā nepieklājīgi, jo visur bija tas jūs, nevis šis thou. Viņam bija jū. Tas nozīmē cieņu. Un tagad vienīgais, kur angļu valodā ir palicis pār šis thou, thee, thou, thy, ir tēvreizē un vecie bībeles teksti. Tur ir you are un you are. Kāda daudzskaitlis angļu valoda? You nevar pateikt, vai tas ir daudzskaitlis vai vienskaitlis. You are. Daudzskaitlis, plural. Nu, bet tas tikai pie are, bet you do, you think, you act. Tas ir tik... Vienmēr es domāju, you are, bet viņiem nav šī tu forma, viņiem ir jūs. Ne? Dievs to nezinu. Nu jā, es nezinu par to are, tas tāds... Ne, tas tā kā daudzskaitlis ir. Nesaka you is, amerikāņi saka you is, bet normāls anglis saka you are. Tad viņiem nav tā forma ar iezi vispār, es nezinu, kāpēc. You are happy, un tu redzi, you are happy, tu esi laimīgs, and you are happy, jūs. Jā, bet visi citi darbības vārdi nelieto tādu, tur nav tas you are, tas ir tāds izņēmums. Un šeit austrumu sabiedrībā katrā ziņā šī pieklājība būtu 10-kārtīgi stingrāk ievērot. Un ja šis cilvēks būtu sacījis Jēzum labo mācītāju, tad katrā ziņā tas paredzējums ir, ka Jēzus atbildēs ar kaut ko laimojošu un līdzīgi cildinošu. Bet jūs redzat, nekas tam līdzīgi šeit nenotiek. Un tas nav, jo Jēzus grib viņu nolikt pie vietas, bet lai pieklājība mūs netraucē runāt īsti. Un pieklājība ļoti bieži aiztur no patiesas runāšanas. Es to sev saku, un es to saku mums visiem. Mums vajag tā padomāt, ka mēs esam kopā ar mūsu draugiem. Teiksim, nevar būt vistuvākiem draugiem, kur šīs formas netiek īpaši tā ievērots. Bet, kur mēs esam tādā sabiedrībā, teiksim, kā šovakar, kur mēs esam tādi dažādi cilvēki, mēs šo pieklājību nevienmēr izmantojam godīgi. Mēs neesam godīgi, mēs esam liekulīgi. Iedomāsimies kā cilvēku, kur mēs ienīstam, neieredzam, teiksim tā. Es negribu tagad nosaukt kādu vārdā. Bet mēs varam visi iedomāties, kādu politiķu vai kādu mācītāju vai kādu skolotāju vai ko. Bet viņi ienākt un mēs tomēr teikt jūs. Bet kāpēc? Mēs jau aizbildinātos, mēs teikt, jā, bet tas jau ir tāpēc, ka viņš tomēr ir viņš. Atvainojiet. Mēs esam viņu izģērbuši kailu 10 reizes jau, un
tur nekāda jūs tur nav bijis. Bet tajā brīdī mēs uzreiz vairs neesam mēs notēlojam, mēs iztēlojamies, mēs spēlējam falšību. Nu labi, es tikai gribēju uz to norādīt, jo tas tāds uzkrītošs... Bet vai tad vajadzētu, kā tad vajadzētu reaģēt uz viņu? Nevajadzētu jau sākumā viņu izģēbt 10 reizes, lai nevajadzētu tēlot. Pareizi. Jo, ja tu tēlo, tad, protams, būtu vēl muļķīgāk demonstrēt viņam savu attieksmi. Jā, bet man patīk, tas ir pareizi. Mēs jau varam būt negodīgi arī citā veidā, vai ne? Nē, sākotnēji jābūt godīgi. Jā. Tieši tā, un mēs jau esam divkosīgi arī citos veidos. Tas ir pilnīgi pareizi. Man liekas, ka tomēr mēs esam audzināti. Mūsu mentalitāte ir tāda, ka kaut kādas tās subordinācijas iezīmes mūsies jau no skolas laikiem, tas ir automātiski. No bērniem. Ar pienu, ar mācas pienu. Katrā ziņā Jēzus šo subordināciju pilnīgi izkauž. Mēs jau nevaram tā vienā. Nevaram. Ja maz bērns pasaka pieaugušajam tu, tad tas liekas, tu vēl neesi izaudzis, atļautos teikt pieaugušam cilvēkam tu. Nu redz. Mēs arī, teiksim, kā runājot uz tu. Jā. Un te nāk prezidents un man vajag ar viņu runāt. Tu. Mums nav tas pieņemts. Jā, un tas ir labs piemērs, es taisnīgi gribēju teikt, mums ir jāmācās no amerikāņiem šai ziņā. Ievērojiet, kā amerikāņi visi prezidenti bez izņēmuma pirmkārt nelieto savu uzvārdu, bet lieto savu vārdu. Tātad nelieto Kennedy, bet saka John. Nelieto Bush, bet saka George. Bet otrkārt, viņi visi grib, lai arī šis vārds tiktu vēl padarīts intīmāks. Un tātad mēs nerunājam par John, ka mēs runājam par Kennedy, mēs runājam par Jack. Par Jack. Džordžam nebija, un tā bija viena no viņa problēmām. Nevarēja to Džordžam, nebija nekāds otrs vārds. Bet visi pārējie meklē tādu veidu, kā pateikt, es esmu Jack, es neesmu nekas vairāk kā tu esi. Un tāpēc viņi patiesībā neatļauj tāds tituļs, un tas maksimālais, kas Amerikā ir atļauts, ir nosaukt prezidentu par Mr. President. Bet patiesībā tas paredzējums ir, un tie prezidenti arī tā iet, ja teikt, kā saka, teikt Mr. President tā un tā. Ja mums būtu vairāk laika sarunāties, viņš ļoti ātri teikt, call me Jack. Viņš pateikt, uzrunā man uz tu. Tev taisnība, mēs nevaram izkāpt no savas ādas, un mēs tā esam audzināti, un ja prezidents Bērziņš šeit ienākt, mēs teikt, prezidenta kungs, jā. Viņš nevar šaukt. Ko? Obama sauc. Obama ir Obama, OB, bet kas ir nekā viņa priekšvārds ir? Baraks. Jā, tā ir viena no viņa problēmām. Viņš grūti... Jā, bet tomēr katrai tautai jau ir kaut kas tradīcijas, ka citiem nav saprotams. Man, piemēram, bija nesaprotams, kad es dzīvoju dzīvokļi, un kur kaimiņš bija no Ukrainas, un ka pie viņa māte atbrauc ciemos. Jā. Es biju pilnīgā šokā, ka viņš mātei, man tas bija pilnīgi nesaprotams, ka viņš savai mātei teica, jūs. Jevģeņija, kā tas ir, vai Ukrainā saka jūs mātei? Es viņam prasīju, kāpēc tu savu mālu uzrunā tik augsti? Manā uzturē tas bija augsti. Es viņam teicu, kāpēc jūs esat sastrīdējušies, ka tu savu mammu tā uzrunā? Viņš ne, tā ir tradīta. Tas man bija pilnīgs pārsteigums. Un vīra māte, viņa sauc arī māmu. Vīru māte. Jā, tas tā, bet... Man ir liels humors ar maziem bērniem zvannīkos. Ka mazie bērni, viņi
nu tā, daži saka tēt, un piemēram, Sincijai, viņa kaut kur dzirdējusi, viņai ļoti patīk papa, un viņa taisnī tā saka papa, un tad daži viņa mēdī papa. Bet galvenais ir, tie vecākie man sauc par cālīti. Un es tagad klausos, kā tie mazie, kas nezinu, kas tas ir, protams, nezinu tādu uzvārdu. Un es redzu, viņi apmuls, un viņi nezinu, vai cālīts ir mans kaut kāds vārds, ja tas ir kaut kāds tituls, ja es esmu kaut kādā veidā. Ja es esmu kaut kādā kārtā. Edvīns gan man liekas. Ko? Edvīns zina. Edvīns zina, viņš pat man saka Jurakungs. Jā, viņš saka Jurakungs. Bet viņš jau āzējās, protams. Tā kā mēs gājām, tad to nedzirdēsim, ka mēs bijām nokojuši pie tās kafēnīs, un tu mums gaidīji pie universitātes. Es knapu noķērēju zīli, viņš ieraudzīja tev un iebļāvās. Tēti! Tiešām. Jā, Krievu pats par maz to nedzirdēja. Mēs bijām vēl otrē, viņš pēkšņi tev ieraudzīja. Jā, bet viņš saka, bet viņš tā, ka viņš grib man nerot, viņš saka Jurakungs. Un tāpat kā viņš Omei saka, tu pasaki savai Sandrai Cenītei. Viņš Omei, tu savai Sandrai Cenītei pasaki. Jā, viņš ir tāds gudrs tips. Labi, tas ir tā, bet es gribēju, lai mēs tā vismaz... Tev var būt taisnība, ka mēs nevaram no savas audzināšanas un ādas izkāpt, protams. Bet es domāju, vērts piedomāt, vai mēs dažreiz milzīgi nespēlējam spēlīts ar šiem pieklājības. Un es domāju, es ceru, ka jūs būsiet turpmāk ļoti nemierīgi, ka satiksiet Brēziņkungu, jūs teiksiet prezidenta kungs, jums tā jāpadomā, pagaid, vai es esmu godīgs. Viņš ir piezīmēts, ka viņi nav grūtas. Nu jā, tas cits jautājums. Labi. Latvijā dzīvojot noteikti būs pieklājīgs. Labi. Bet tev Bet nevišķīgs tur tā robeža jāprot, ja nedod pārkāpt. Bet man no Bērziņa neko nevajag, es višķīgi nekādā variantā, bet viņi nevarētu būt tikai jaucinātā pieklājība. Viņa amatam gods, jā. Pa? Tikai pierādīt. Jā, labi. Jo man no viņa nevajag neko. Višķiet, es varētu tādam, no kuras varētu kaut ko dabūt. Un tagad paskaties 19. pantā, Jēzus atbild, vai tu saproti, kā tu runā? Vai tu tiešām tā domā, ka es esmu labs? Ļauj man tev atgādināt, ka patiesībā labs ir tikai viens, tas ir Dievs. Un mēs redzam, ka viņš neko nesaka. Viņam, vai nu viņš ir aizvainots, ka Jēzus nav viņam devis godu, bet varbūt vēl vairāk šokēts, ka viņš ir drusku pieķerts pie savas liekulības. Jo jautājums ir, vai viņš patiesībā domā, ka viņš ir labais mācītājs. Vai viņš tiešām domā tā, vai viņš tikai nesaka, šeit es gribu uzdot tev testu, vai tu izturēsi man testu, vai tu izturēsi man pārbaudījumu, vai tu zinās atbildi manam jautājumam. Un mans jautājums ir teoloģisks. Kas man jādara, lai iemantot mūžīgo dzīvību? Kā sauc mazo? Kristians. Kas skaists vārds? That's Christian. Yes. No, it's Christian. Un tagad Jēzus atbild sekojoši. Un šitas ir tas otrs, ko es jums gribu teikt. Paskaties 20. pantā. Baušļus tu zini. Tev nebūs laulība pārkāpt, tev nebūs nokaut, tev nebūs zakt, tev nebūs nepatiesa liecība dot, godā savu tēvu un savu māti. Ruta, tu zini baušļus no galvas? Nē. Kāpēc tu uzteidu prasa? Jo viņi ir speciālisti. Baušļi. Nē. Ko? Es nezinu, kā vēl kāpēc speciālisti? Jo šeit ir kaut kas kurjos. Visā literatūrā šī ir vienīgā vieta, kur ir izdarīts kaut kas nesaprotams. Un mums jāmēģina to saprast, kāpēc tas tā ir noticis. Bet mēs visi zinām,
Tev ir bībele? Tā, lai es neizgāžos. Es nezinu, galvas. Te nebija sākumā, nebija tie baušļi? Nē. Bija kaut kas. Ir? Tiešām? Tev būs godā. Jā, tad man liekas mīni. Labi, mēs to visu lai nevienam nav jākaunās šeit, īpaši man. Mēs to kārtību. Jūs redzat, šeit ir kaut kas jocīgs, jo tā secība ir atžgāna. Tā secība ir atžgāna. Un paklausties, kā tas ir. Paklausties. Kā tu tā? Baušļi. Tev nebūs cits dievs turēt manā priekšā. Netāji sev elkus. Nezemojies viņa priekšā. Elki, jā. Nākošais, tev nebūs savu dieva vārdu nelietīgi valkāt. Šie tie 3 pirmie baušļi. Svarīgākie. Viens dievs, netais elkus un dievu vārdu neņemt nelietīgi. Un tad sākās nākošais, svarīgais, 4. Piemin sabat dienu. Jā? Sabat dienu. Par sabat dienu. Tā ir. Redz. Un es jums esmu tagad uzskaitījis 4 svarīgākos pirmos baušļus. Pirmie ir vienmēr svarīgākie. Pirmos 3 viņš nav atbildējis ar to, ka vienīgi Dievs ir labs. Vienīgi Dievs ir labs, nevalkā, kas attiecas uz Dievu, ja? Ka veltīgi nevalkā to vārdu. Tas ir ļoti interesanti. Zinām, vērā tāds vienā teikumā viņš tas ir ļoti atjautīgi, Roland. Es nebiju domājis, ka tas jau ir nokārtots. Jā, ka tas attiecās uz Dievu, ja? Tu neesi ievērojis, jā. Pārējais, kas palikuši. Ir šitie te. Jā. Tas ir ļoti gudri, Roland. Forši. Es to pārdomāšu, bet te ir patiesībā te ir arī kaut kas vēl cits, bet varbūt tavs kaut kāda mājiens ir uz to, jā. Ka viņš jau to ir sēdis, jā. Tu jau esi aizbilds. Jā, bet tagad paklausties, pirmie 4 ir tātad viens dievs, elki, dievu vārdu, sabatdienu, un tad sākās tas, ko mēs visi zinām. Nākošais ir 5. svarīgais, tas ir tagad ģimenei, godā savu tēvu un māti. Godā savu tēvu un māti, 5. Un tad ir laulību pārkāpt. Nē, piedod. Nokaut, laulību pārkāpt, zakt, melot, nepatiesu liecību, un tad ir pēdējie par iekārošanu. Paskaties, kas šeit notiek. Nekas nav nejauši. Ievērojiet, kā šeit vispirms nav šie 4 baušļi, bet sākās ar laulību pārkāpt, un tad nokaut, un tad zakt, tā kā viņi visi ir pilnīgi citā kārtībā, un tad nepatiesu liecību dot, un ievēroja tas, kas ir 4. bauslis, godā savu tēvu un māti, tas ir ielikt šeit kā pēdējais. Un tagad mums ir tā jāizskaidro, bet kas tā ir par kārtību? Kas tā ir par kārtību? Par ko Jēzus šeit runā? Un šeit ir patiesībā tāda maza atslēga visai šim notikumam. Proti, ja mēs tā paskatāmies, mēs varam ierakstīt, jūs man pasakiet, kas tur ir. Kas ir tas pirmais laulību pārkāpt, ja? Laulība? Jā. Laulība, un tad? Nokaut. Nokaut? Jā.
Zakt. Jā. Nepatiesa liecība. Liecība. Un tad? Godāt. Tēvu un māti. Jūs redzēsiet šovakar, un tas ir daudzās šīs jaunās derības struktūrās, ir centrs, ir vienmēr svarīgākais, kas visu paskaidro, pa ko šeit, ap ko te viss tas grozās, kāpēc viss tā secība nav pareiza. Un centrs mums pasaka, kas te ir tas būtiskais. Zakt ir saistīts ar mantu. Liecība, starp citu, arī ir saistīta ar mantu. Bet laulība, nokaušana, laulība ir saistīta ar ģimeni. Neizjauc ģimeni. Nebūs laulība pārkam, neiznīcina ģimeni. Un tāpat nokaušana ir saistīta ar to, ka tu kādu tas nav, mēs tā ļoti individuāli runājam, kad mēs tādu individuāli upuri, bet patiesībā nokaušana attiecās uz ģimenes izpostīšanu. Atkal ir ģimene. Un tad ir centrā ir manta, un tad ir, liecība varētu būt vai mēs iznīcinām kādu ar savu apkarošanu, un tā tas varētu būt arī attiecībā uz ģimeni. Un es arī patiesībā domāju, es esmu ierakstījis mantu, bet es jūs gribēju pasargāt, bet es varbūt atgriezīties pie tā. Es teikšu, tas arī attiecās uz ģimeni, un tēvs un māte noteikti ir ģimeni. Ja jūs tā paskaties, kas tas ir, kāpēc, piemēram, nav, lai gan man te drusk Rolands mulsina, bet katrā ziņā šajā rindā, ko Jēzus uzskaita, viņam ir divas lietas – ģimene un manta. Un mēs zinām, arī ja mēs tā nezinātu neko citu, mēs saprotam, ka visa dzīve, katrā ziņā austrumos, bet arī pie mums Latvijā, ir ap šīm divām lietām. Mana ģimene un manas mājas. Mana ģimene un manas mājas. Un mājas nozīmē ne tikai man celtne, bet tas, kur man ciemats, atceries cilvēki jau dzīvoja ne jau pilsētās, bet tādos ciematiņos, mana dzīvošana šajā ciematā. Un šeit ir runa par tām divām struktūrām, kas visu bīda. Un ne tikai šajā senā austrumu sabiedrībā, bet arī pie mums. Mēs taču teikt, es taču domāju, ka mēs visi atzītos, ka mana īpašuma, man manta, manas tiesības uz to, kas man ir būtiski nepieciešami priekš manas labsajūtas un manas identitātes un tā tālāk. Un pavisam noteikti man būtiski ir mana ģimene. Tas nozīmē, ka mēs runājam par ģimeni, tas nozīmē ne tikai tēvs, māte un bērni, bet tas nozīmē šī plašākā mana radu saime. Tā kā šeit Jēzus ir iezīmējis šīs divas vērtības, kurš viņš ir izcēlis, atbildot šis jaunam cilvēkam, viņš ir izcēlis šīs divas vērtības, kā tās, par kurām Baušļi stāst. Viņš nav izcēlis, atskaitot, kā es saku, man drusku Rolands te mulsina, bet tas ir labi. Viņš nav ņēmis tos svarīgākos, bet viņš izcēlis šos. Un viņš vēl izcēlis ar to, kā es saku, ka viņš ir ielicis tēvu un māti, nevis šeit, pirmā vietā, bet lai pabeigt šo atkal tādu ietvaru, tādu iekavas, kur viņš satur kopā
kā pirmo laulību, kas ir pavisam noteikti tāds stūrakmens ģimenei, un tēvs un māte, kas ir pilnīgi noteikti stūrakmens ģimenei. Un tāpēc mēs redzam, šī rinda nav tikai tāds uzskaitījums, kas būtu normāli. Nu, jūs zināt, baušļis, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Te tā rinda ir samudžināta. Viņi samudžināti vai, teiksim, pārkārtot, lai izveidot šo skaidro pieteikumu, ka šeit Jēzus saka, nu, tu zini, kas ir svarīgs. Ģimene un manta, to tu saproti. Un viņš tam piekrist. Paskaties, ko viņš saka. Viņš saka 21. pantā. Jā, tiešām, tā tas ir. Es tev piekrītu. To visu es esmu turējis. Šeit nav tāda augstprātīga, es jau to visu izpildu. Te nav tā doma. Šeit ir tā doma, nu, protams, tāda ir arī mana dzīve. Ģimene un īpašumi. Ģimene un īpašumi. Un tad nāk Jēzus šoks. Jēzus šoks. Kur mēs visi sakam, nu, protams, kā Margarita man te blakus saka, vēl ar vienu tas tā ir, un tas tā, protams, ir. Un tagad Jēzus nāk ar savu šoku. Viņš saka, bet tev kaut kas trūkst. Viena lieta. Viena lieta tev trūkst. Tev trūkst visu to svītrot. Tev trūkst visu to svītrot. Vienas lietas tev trūkst. Tev... Kur ir mans cešanas? Vienas lietas tev trūkst. Tev tas viss jāizdara. Ka viņš saka, viens lietas tev trūkst, pārdod visu, kas tev ir, un izdala starp nabagiem, tad tev būs man debesīs un nāc man līdzi. Tas nozīmē, atsakies no savas mantas, atsakies no savas ģimenes un nāc man līdzi. Un, protams, mēs saprotam šo reakciju. 23. To dzirdēdams. Kāpēc atsakies no ģimenes? Viņš piedod. Lai seko. Jā. Es jau te tikai atkārtoju, ko Jēzus saka. Es nezinu, banku, ko tu man prasi Jēzum. Jā, man tu saprot, bet ģimeni tu nesaprot. Es arī nesaprotu. Tas jau tiek uzspēc egoisms. Egoisms? Ne, jau visiem pat tādu mašīnu. Nu jā, bet man prieks, ka jūs visi esat ar mutēm vaļā. Dusmīgi. Neesam? Neizpratnē. Labi, lasīsim uz priekšu. Bet to dzirdēdams, viņš ļoti noskuma. Jo viņš bija ļoti bagāts. Un tas nozīmē ne tikai mantu, bet arī viņam taču ģimene. Un tad Jēzus saka, cik grūti tiem, kam daudz mantas, iekļūt Dieva valstībā. Vieglāk kamielim caur adats acis nekā bagātam Dieva valstībā. Un tad mēs dzirdam to, ko jūs man sakat. Paskaties, 26. pantā. Tieši tāpat kā viss. Mācekļi saka uz matu to pašu, ko jūs teicat. Bet kas tad var tikt izglābts? Kādas te muļķības tiek runāts?
Kāda loģika tad ir tajā? Kā atstāt ģimeni, atstāt mantu? Tas nav. Kas tas ir? 26. pants. Un Jēzus saka, jā, pareizi. Pilnīgi pareizi. Te nav tādas cilvēciskas loģikas. Cilvēkiem tas nav iespējams. Te var tikai Dievs kaut ko izdarīt. Kā mēs prātojam un domājam, tas ir pilnīgi garām. Tas nav iespējams. Šitas viss ir kaut kāds ārprāts. Un Jēzus saka, jā, pareizi. Te ir tāds Dieva brīnums. Un vienīgi Dieva brīnums. Te kaut kāda cilvēciska aprēķina vai loģika vai sapratni te nedarbojās. Cilvēkam tas nav iespējams, 27. pantā, bet Dievam tas ir iespējams. Un tad Pēters sacīja. Gribētu apzīmēt pārāks par cilvēku. Bet viņš no tiesas to savu sievu. Bet viņš no tiesas, Kam viņš to sievu atstāja tos savus bērnus? Brālim, tēvam, atdeva tēvam, jeb lai mirst bagāti? viņš ved viņus uz zvanieku mājām. Tad jau nebija. Pie tēva aizved atpakaļ, ko ar visiem bērniem. Kā? Pēters sacīja, tagad... Kurš Pēters liks savu sievu? Amanda saka, nē, tas viss ir pareizi. Gins saka, te drusku augstprātīgi un liekulīgi. Redzi, mēs esam atstājuši. Un te latviešu valodā ir tulkots visu. Grieķu valodā te ir tāds izteiciens tā idea. Tas, kas ir mūsējais. Parasti tā idea nozīmē tas, kas mums pieder, bet šeit, acīm redzot, tas ieskait gan ģimeni, gan mantu. Mēs esam, latvieši ir tulkojuši to ar vārdu visu. Tas nav labs tulkojums. Mēs esam atstājuši mūsēju. What does it say in English? Which part? Verse 28. Then Peter said, look, we have left our homes and followed you. We have left our homes. Interesanti, ko tulkotāji dara. Tur ir tāds vienkārši grieķu vārdiņš. Tās mūsējās. Un mēs nezinām, tas ir, uz ko tas parasti nosāda, uz tā mūsēja manta, tas parasti nozīmē. Tā idea. Tā idiom. Jums bija manta. Nē, šī gadījumā tas nebūtu tā. Bet zem šī vārda ir viss, kas tā idea, tas, kas ir mūsējais. Un interesanti, priekš angļiem viņi iztulko mājas, un latvieši iztulko ar visu. Neviens ne otrs tulkojums nav pareizs. Es nezinu, ko jaunais tulkojums tulko. Man jāpaskatās, kā mēs to esam izdarījuši. Tā idea. Mūsu lietu, mūsu mantu mēs esam atstājuši. Un Jēzus saka, tiešām, es jums saku, nav neviena, kas Dieva valstības dēļ būtu atstājis māju, sievu, brāļus, vecākus vai bērnus, tad jūs redzat to uzskaitu. Amanda. Nē, es jau saprotu, ka Pēters jau malacis atstāja. Tad kur palika tā sieva? Tas nav teikts. Tas, ka Pēters ir dabūjis ļoti daudz māsas, bet ko ar to sievu? Un ko ar tiem bērniem? Ne? Ko ar tiem bērniem? Bet tie arī nevarēja ieiet tajā Jēzus Kristus pulciņā. Jā, noteikti iegāja Jēzus Kristus pulciņā. Noteikti iegāja, bet tas ir jautājums, tiešām tas ir jautājums. Bet ievērojot, ko viņš uzskaita. Māju, tā idea, un tad visu, kas pieder pie ģimenes. Sievu, brāļus, vecāks un bērnu. Bērni ievēroti pēdējā vietā, ja? Tas bija raksturīgi tai sabiedrībā.
30. pants, kas daudzkārtīgi nedabūs jau šinī laikā, bet nākamā laikā mūžīgo dzīvību. Šeit tātad Jēzus arī to atzīst un uzslavē savus mācekļus, un viņš patiesībā paplašina to. Nav neviena, viņš paplašina ne tikai viņa mācekļi, bet tas attiecas uz visiem, kas Dieva valstības dēļ būs atstājuši māju, sievu, brāļus un vecākus. Nebūs dabūt jau apstiprinājumu šajā laikā, bet arī nākamā laikā mūžīgo dzīvību. Un tagad mums jāmēģina to visu saprast, jo es jau saprotu, jautājums, ko tad Jēzus mums saka? Tas ir, ko viņš no mums sagaida. Es uzzīmēšu, kā tas ir šajā tekstā izstrādāts, lai jūs redzat, ka tur ir tāda ļoti smalks veidols. Un tad mēs varam atbildēt to pašu galveno, ko te Jēzus mums īsti grib teikt. Es jau teicu, ka pirmais ir mūžīgā dzīvība. Mūžīgā dzīvība. To jūs redzat sākumā, un es to arī uzzīmēšu beigās. Tad otrais cēliens šajā stāstā ir par ļoti labi saprotam, mums visiem pieņemtu kārtību. Sauksim to par veco kārtību. Vecā kārtība. Sistēma varētu būt. Vai sistēma. Vecā kārtība. Kas ir vecā kārtība? Vecā kārtība ir šie baušļi. Vecā kārtība ir nedarīt pāri otra ģimenei, un nedarīt pāri otra mantai. Nedarīt pāri otra mantai. Ja? Vecā kārtība. Trešais cēliens ir jaunā kārtība, vai tu saki sistēma, ja? Jaunā kārtība, vai sauksim to varbūt jaunais aicinājums. Jaunais aicinājums. Un jaunā aicinājumā ir atteikties no visa. Pārdot visu. Viss. Es nebūtu drusku, lai jūs redzat to struktūru labāk, kas te pārcelšu. Jo jūs tur tālu man nevarat redzēt, kā tas patiesībā ir. Vecā kārtība vai sistēma, manta un ģimene. Tas ir citā vietā, tur old age arī, un tad ir, zīmēsim tā, jaunais aicinājums. Jaunais aicinājums atstāt visu. Viss. Pārdod visu, kas tev ir. Tas nozīmē viss, arī tu vairs nevari uzturēt ģimeni, neko. Pārdod visu un nāc man līdzi. Bet viņš noskuma. Pārāk grūti.
Vai pat mēs varētu teikt neiespējami. Neiespējami. Pārāk grūti. Un tad Jēzus liek līdzību. Līdzību. Ja? Tik tālu. Un tad, kas ir interesantai struktūrā, mēs varam to saukt par Jēzus saka, sauksim to par 4-1, ja? Tā apzīmēsim. Jēzus saka tā, šeit ir pārāk grūti, un Jēzus atbild ir Dievs var. Dievs, vai tikai Dievs spēja? Jā, cilvēks nevar, Dievs var. Dievs nevar, jā, cilvēks nevar, Dievs var. Un tad pretī tam 3, mēs liksim vēl vienu trīnieku ar tādu mazu pacēlumu. Jaunais aicinājums izpildīts. Nājums izpildīts. Jo Pēters saka, mēs jau to esam izdarījuši. Viņš saka, jaunais aicinājums, viss jāizdara. Viņš saka, pārāk grūti. Jēzus saka, šeit ir līdzība, bet to, ko tu saki pārāk grūti, to, protams, cilvēks nespēja, bet Dievs spēja. Un tad ir šis jaunais aicinājums, teikt kāds, kas to jauno aicinājumu ir izpildījis. Jūs redzat? Jaunais aicinājums izpildīts. Un tagad ir 2 atkal viens, kā tas izteicīts, šeit ir vecā kārtība, un šeit ir jaunā kārtība. Jaunā kārtība. Paskaties, Jēzus saka, neviens, kas ir atstājis mantu, sievu, tēvu, māti, bērnus. Jaunā kārtība. Šeit ir aicinājums visu izdarīt, šeit Jēzus saka, jā, šī tā jaunā kārtība. Manta debesīs, ja? Un manta debesīs. Jā. Un šī jaunā kārtībā, tāpēc, ka šeit ir manta un ģimene, šeit arī manta un ģimene. Manta un ģimene tieši tāpat kā tur. Manta un ģimene. Un mēs esam atpakaļ pie 1, mūžīgā dzīvība. Es vispirms gribētu, ka jūs redzat, saprotat šo, ka tā ir tāda struktūra, ka tas ir tā īpaši strukturēts, ka tas nav tikai tā nejauši te tāda saruna, viss tas ir muč. Nē, kā jūs redzat, tam ir noteikta kārtība. Runa ir jautā par mūžīgo dzīvību, un Jēzus atbild par mūžīgo dzīvību. Viņa jautātājs, viņš saka, tu zini, visu līdzšinējo. Jā, to es zinu, tas man viss ir skaidrs. Visi bauši, dzīves norma, dzīves normalitāte, tas man viss ir skaidrs. Kur centrā ir manta un ģimene. Tas ir kā mēs dzīvojam. Tā ir dzīve pašlaik. Tā ir normāla dzīve visiem cilvēkiem. Un Jēzus saka, jā, tāpēc tu saproti, ka šajā normālā, ko mēs visi saprotam, dzīvošanā, ir kaut kas cits un jauns un svarīgāks. Atdod visu un seko man. Un viņš atbild un saka, pārāk grūti, patiesībā neiespējami. Un Jēzus saka, jā, tas ir tā kā kamīls caur adresāts. Patiešām tā ir. To cilvēks nespēja. Bet tas, ko tu saki, ir neiespējams,
Tas, protams, tā ir, atskaitot, ja Dievs to dara. Un tāpēc mēs arī redzam, ka Dievs jau darījis to. Šim jaunam aicinājumam ir bijuši cilvēki, kas to ir izpildījuši. Pēters piesakās. Viņš saka, mēs esam atstājuši. Tā ir Dieva. Visu. Un tad Jēzus atkārto. Līdz šim bija šī vecā kārtība, bet tagad ir kaut kāda cita iespēja. Ir kāda cita iespēja. Un tā ir šī, ka mēs sākam saskatīt, ka dzīvē ir kaut kas lielāks un svarīgāks nekā tas, ko mēs esam iedomājušies kā lielu un svarīgu. Ar to Jēzus neiznīcina ģimeni un mani, atskaitot, kā tas ir šī cilvēka gadījumā, ka tas ir kļūst par viņa vienīgo un galveno saturu. Un tas tā ļoti viegli notiek, kā viņš saka, jo ir ļoti grūti, ja tev ir manta, vispār sāk domāt par kaut kādām alternatīvām. Pēters saka, mēs esam to darījuši. Un Jēzus saka, jā, tā ir tā jaunā alternatīva. Ir kaut kas dzīvē svarīgāks nekā tikai turpināt dzīvot tā, kā mēs dzīvojam, visu savu enerģiju, domāšanu, raizes, bailes, satraukumu, emocijas ieguldīt šinītē lietā, neredzot, ka mūsu enerģija, emocijas, visu mūsu domāšanu mēs varam ieguldīt arī vien svarīgākā jomā, proti mūžīgā dzīve. Un paliekot pie šīs vecās kārtības, mēs noteikti šo mūžīgo dzīvības jautājumu nesasniegsim. Kad Jēzus saka mūžīgā dzīvība, tas nenozīmē tikai kaut kāda pēcnāves, kaut kāds stāvoklis. Tas nozīmē dzīves kvalitāti tagad. Tas nav dzīves turpinājums pēc nāves. Tas ir dzīves kvalitāte jau, kas sākās tagad. Un bez šaubām tas izklausās idiotiski un neiespējams. Un Jēzus saka, jā, tā tas arī ir, atskaitot, ka Dievs arī darbojās. Un mēs varam, šeit nav vietas augstprātībai par kaut ko, jo tas ārprāts mums visiem ir vienāds. Mēs jau neviens neesam gatavs. Bet tas brīnums notiek, un tāpēc mums ir tas aicinājums, ka mēs esam gatavi, ka Dievs mums var parādīt kaut ko vēl vairāk un skaistāk un dziļāk un svarīgāk nekā tikai to, ko mēs līdz šim esam darījuši un vērtējuši. Un uz to būt sagatavotiem. Bet mēs varam arī padomāt kristīgā vēsturē, ka tieši tas ir noticis. Un dažos gadījumos tas ir noticis pilnīgi burtiski, vārds pa vārdam. Un tieši šo tekstu, piemēram, Asīs Francisks, bija tas, kas izlasīja to. Un teica, bet pagaidi. Es taču esmu tas bagātais. Mans tēvs ir bagāts līdz ārprātam. Un es esmu arī, pasties, kā es esmu ģērbies. Man ir vislabākās drēbes, pasties to zirga, kādas jāiet. Un ko es mājās ēdu? Un viņš uzskatīja, ka viņam ir pilnīgi burtiski jāizpilda šito. Viņa tēvs bija pārcemējies. Viņš bija pilnīgi baltkvēlēji, neizpratnē par savu dēlu. Laikmeta apkārtnes cilvēki teica, viņš ir aizgājis kaut kur Čiekurā. Pa pieskaru. UTT, un tomēr, ka mēs tā domājam, interesanti, vismaz kā es tā domāju, par kādu, kas kaut kādu milzu skaistumu ienes mūsu dzīvē. Un viens no pirmajiem, par ko es domāju, Asīs Francisks. Kāpēc? No vienas puses tas ir. Viņš pat ziemā gāja bez drēbēm. Viņš izģērbās, jo viņam bija jāiedot kādam ubogam to vienīgo paltra, kas viņam bija uz muguras. Kā ir kājas. Un es teiktu, pagāju, vai viņš nav šizofrēniks vai pilnīgi nepieskaitams.
mēs sajūtam kaut kādu cilvēcisku cēlumu un skaistumu, kas pasaka kaut ko būtisku mums visiem. Kā Jēzus saka, gaidiet, ļaujiet, lai Dievs dar to brīnumu ar mums, ka viņš mums parāda, ka turpināt pieķerties un tikai veidot savu dzīvi uz šo ir bezcers. Pilsonisks bezcers. Tas rada visas mūsu problēmas. Kāpēc mēs sirkstam Latvijā? Kāpēc mēs sirkstam Latvijā? Tāpēc, ka mums nav cilvēki, kas ir gatavi sevi upurēt kopīgajam kaut kādam lielākam labumam. Par ko mēs vispār runājam? Te nav nekāda fantastika, te ir kaut kāda elementāra, būtiska patiesība, ka ja nebūs cilvēki, kas ir gatavi uz kaut ko vairāk, kā tikai kas ir mans un ko es varu vairāk un pieturēties un bļā. Mēs nekur netiksim. Un bez tam, es teikšu arī par ģimenēm. Mēs te skraidam uz labklājības ministriju. Labklājības ministrijas funkcionāri, kas nevar saprast iti neko par mūsu nelājiem. Mums te ir sirkst 1000 bērnu, kam ir vajadzīgi vecāki. 1000 bērnu, kam ir vajadzīgi vecāki. Bet mēs sakam, vajag dzirdēt, kā cilvēki runā. Te viņi ir gatavi izdot 100 000 latu, lai apaugļotos grūtajos, neiespējamos gadījumos. Bet, kā es saku, bet pagaidi, varbūt, ka jūs gribētu to 100 000 ieguldīt, lai uzturētu tos bērns, kas jau mums ir, un varbūt jūs paņemt savā ģimenē kādu bērnu. Nē, tas jau nav tas pats, paša bērns jau ir kaut kas pavisam cits nekā svešbērns. Nav jau tas. Ja mācītāji, jūs saprotiet, ka tas jau nav tas pats. Mēs jau visi gribam savu bērnu, mēs negribam to. Ko mēs tad dziedam? Pupu mizas. Te viss ir pateikts. Nav tā. Ja mēs turēsimies tikai pie šitā, pie savas mans un savas ģimenes tā kā krampjaini ieķērušies, tad mēs iesim pa pieskaru visi. Tikai tur, kur atverās šis Dieva brīnums, tas ir Dieva brīnums. Es nezinu, kā kādu cilvēku pārliecināt, ka tu ņem bērnu, kas nav tavs bērns. Es nezinu, kā tu dari. Kur ir tie cilvēki, kas pēkšņi var to izdarīt? Dieva brīnums. Bet ar milzīgu skaistu apsolījumu. Tāpēc, ka es to izsaku tā ļoti patētiski un paceltā balsī un uzsvērt un skaļi. Jums nevajag justies apstādinātiem vai kauninātiem vai kaut kādā veidā piezemētiem. Jūs varat iebilst. Šis jaunais cilvēks arī iebild. Bet tas ir neiespējami. Nevar. Nav normāli. To taču nevar sagaidīt. Jēzus saka, nē, bet Dievs var kaut ko vēl izdarīt. Jūs nedomājat, ka mums ir vajadzīgs kaut kāds Dieva brīnums, lai mēs izkāptu ārā no mūsu mēsliem, no mūsu bedres, no tā, ko mēs katrs meklējam savu labumu un štrunts par visiem pārējiem. Tā. Kā jūs domājat? Super. Ko? Bet te jau ir arī tālāk, ja turpina lasīt, tad jau, es skatos, nākamais ir Jēriks un Caķējs, ja? Tur jau ir, piemērs, ja, ka, ja tu nevari visu, tad kā Caķējs, vismaz pusi, ja? Un man liekas, atslēgas
teiksim, pants, tur ir 9. pants nākamā nodaļā. Ja? Es domāju, tur gatava atbild arī Amandai. Jēzus saka, šodien šim namam pestīšana notiks, tāpēc, ka arī šis ir Ābrahama dēls. Viņš kaut vai pusi atdod, ja, no tā, kas viņam ir. Viņš ir ne tikai tam cakļiem, bet visam namam ir pestīšana. Man liekas, tur ir atbildi. Interesanti, ka tu ļoti pareizi to piesauc, Roland, ka viņš nosauc viņu par Ābrahama dēlu. Jūs atceries, Saķējs bija tas, kas ir blēdījis, grābis, viss, ko var. Viņš ir Šlesers, Šķēle un Lembergs un vispārējie Savicks un Kozoljols un vispārējie vienā lielā bumbā. Antonovs un vispārējie. Un viņi pēkšņi piedzīvo šo Dievu brīnumu. Viņš uzkāp kokā, lai gan viņi visi izsmēja. Jo viņš ir mazs cilvēciņš un viņš izsmēja, viņš tiek izsmēts un viņš savu smieklis panes. Un Jēzus saka, es iešu tagad pie tevis un šeit ir noticis brīnums. Tieši ļoti pareizi, kā tu saka, Roland. Tev šovakar tāds īsts lidojums. Tur jau atklājums. Jā, es kā tas tā kā labais mācītājs, tu saki, es saku, nē, mēs te dalāmies ar saviem komplimentiem, bet izmainamies ar komplimentiem, bet, un viņš saka, jo viņš arī Ābrahama dēls, kāpēc viņš piesauc? Protams, viņš ir Ābrahama dēls, viņš ir, protams, no vienā līmenī viņi var uzskatīt, viņš ir blēdis, un tāpēc viņš blēdīja savu tautu, un viņi vairs nevar pieskatīt pie savas tautas piederīgajiem. Un Jēzus saka, nē, viņš tomēr ir atgriezis savā tautā. Un tā ir līmenī, mēs varam saprast. Bet tam vārdam Ābrahams ir vēl viens noslēpums. Un viņš tiek saukts par Ābrahama dēlu, jo Ābrahams ir ticības paraugs. Pats pirmais, kas šo mācēja. Jūs atceraties, viņam nāca Dieva balss Harānā un saka, atstāj visu un ej tur, kur es tev rādīšu. Bet viņš jau vilka līdz visas savus kamieris, visas vezumus. Nu jā, bet vēl ar vienu viņam bija jāstāj, viņam bija jāaiziet nedrošībā, kur viņi varēja piežmiegt un piebeigt un tā tālāk. Jā? Es brīnos, ka tas laiks reizēs, jau 9. Man padomu no anglikāņiem grib tikties un tā varbūt atskaitot, es negribu pāraut, ja kādam ir vēl tur ļoti nopietni skaties uz maniem bāviem. Tas jau tādā kontekstā, ko mēs iepriekšējos otrdienas arī skatījāmies par tām, arī pagājušo otrdienu par nonākšanu, debesīs un izšķiršanos, ja? Nu tieši tā. Tas ir, kā mēs, vai mēs esam gatavi mirt un atteikties, tāpat mēs mirsim, bet vai mēs esam gatavi gatavot sev dzīvē visu laiku tam, ka mēs zaudēsim un ka mums jau nebūs. Es domāju, tas ir pareizi. Es domāju, tas ir tā atslēgas teiciens, ka mums ir jāvingrinājas, un kas te ir kristīgā dzīve, patiesībā vingrināšanās no sevis atbrīvoties. No tā viss, kas mūs tur, kas mūs padara liekulīgas un neiejūtīgas, kas mūs attur no tā, ko mēs zinām, ko mums vajadzētu darīt. Un mēs vingrinamies un mācamies, kā mēs varam atbrīvoties. Jo, es negribu to nobeigt, bet vienā brīdī mums būs, viss tas tiks atņemts tā vietā. No visam būs jāatbrīvojas par 100 punktiem. Vai nebūtu labāk, ja mēs jau būtu atbrīvot pirms tam, nevis tad, kad tas tiek no mums atrauc ar lielām sāpēm un nepatika. Nu, es negribēju šo nots veikt, bet nu varbūt. Bet man viena angļu skolē, mēs tā pastaigājamies ar Gitu, un viņi saka, izšķīrties. Viņi saka, stāvot, bailes ieelpo,
ir pieķeršanās, pa kreiso nāc izpūš, un kas tur vēl ir trešais labo? Naids. Abām, es negribu dzirdēt par nāsīm izpūst un izpūst. Nē, bet Tiešām, man tas viss ir... Pieķeršanās, kā tāda atbrīvoties no pieķeršanās. Lai gan man, runājot par atbrīvoties no maltas, man Dagnija iedeva. Ja būs 2 grāmatas. Ko? Ja man būs vēl 2 grāmatas, tad labi. Tad es stāvu visu vakar ar mantu uz galdu. Bet tev jādod 2 grāmatas par to jau vēl. Nedomā, ka Pīrāziņi ir ļoti baigi. Mācītāji vai vajadzēja varbūt pateikt par to 11. decembri? Jā. Daži nenāk uz piepraukojumu. 11. decembrī ir mūsu tradicionālais 3. adventas dievkalpojums Zvaniekos, pulksteni 4. Mēs tā sakam 3, 4, bet 4. Un visi ļoti mīļi aicināt Ilzi, jo man ir teikusi, ka viņa nebūs, man ir žēl, jo viņa vienmēr ir bijusi, bet vispārējie, un mēs arī par transportu palīdzēsim, ja tas ir vajadzīgs. Un Jūrija dzimšanas dienas vienam. Jā, es arī nebūšu, tāpēc, ka es esmu vesela. Es gribu, tu mūsu māmi. Tur bērni. Nē, neuztraucies par bērniem. Viņi tev piedos vairāk nekā tu viņiem iedos. Nu, redz. Jā. Un 11. Zvaniekos. Un cikos arī mammai. 4. Jūs vai 4? Nē, cikos izbraukšana no Rīgas. Ko? Cikos 3? 4. Tu. Aptuveni cikos no Rīgas. Ap 2 jāizbrauc no Rīgas. Es apmēram ap 2 izbraukšu. Transports šeit būs pieejams. Kur brauc busiņu? Nu, tu arī brauks ar savu. Tu visu laiku esi solījusi, ka tev Skaidrs, ka es būtu. Skaidrs, ka es braucu ar savu. Redzēs. Labi, mēs piecel... Par šo laiku jau nopēc. Šis ir šajā gadā mūsu pēdējais vakars, bet es ceru, ka mēs tiksimies daudzās citās vietās. Un lai visiem ir skaists gatavošanās svētkiem un vēl brīnišķīgāku svētku. Un saliksim to visu kopā. Un priecājamies, ka jūs bijāt un Kristiāns bija. Mammai ir grūti, viņai jau no manis jāatsakās visu laiku, visu vakaru. Bet tā. Labi, mēs tad kopā lūksim mūsu Tēvs debesīs, sveitīts, lai top tavs vārds, lai nāk tava valstība, tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienascho maizi dod mums šodien, un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļauna, jo tev pieder valstība, spēks un gods mūžīgi mūžos. Āmen. Un Dieva miers, kas augstāks kā cilvēka prāts un saprašana, lai svētī mūsu sirdis, mūsu domas Kristu Jēzu. Āmen. Lai visiem ir skaists vakars un priecīgs rīts. Paldies par brīnišķīgu